Valsts prezidents Rinkēvičs ir aicinājis nesaukt visus oponentus par Kremļa aģentiem. Nedrīkst visus oponentus nosaukt par Kremļa aģentiem vai Kremļa apstulbotiem, ja tev ir vienkārši varbūt cits viedoklis. Protams, atkal, tāpēc, ka Latvijas medijiem ir lieli iespaidotāji. Ja Rinkēvičs aicina nesaukāt visus par Kremļa aģentiem, tad bijusī valsts prezidenta Vairavīķa Freiberga gluži pretēji apgalvo, ka jebkurš deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas atcelšanu, tātad ir Putina propagandas iespaidots. Tāpēc nav brīnums, ka neskatoties uz Rinkēviča aicinājumu, progresīvā ministre Agnes Lāce joprojām grib apsaukāties. Tas, ka mēs norādījām uz Kremļa naratīviem līdzīgiem apgalvojumiem, kas izskanēja tajā skaitā Latvijas parlamentā, protams, bet tās paralēles jau nevar noliegt. Tas nenozīmē, ka mēs saucam cilvēkus par Kremļa aģentiem, bet norādam uz šīm paralēlēm. Tātad mēs nesaucam cilvēkus par Kremļa aģentiem, bet mēs tomēr viņus saucam par Kremļa aģentiem. Pareizi, Lāces kundze. Tātad jūs joprojām turpināt apgalvot, ka tradicionālās ģimenes aizstāvi ir Kremļa naratīvā.